they could eat from the fruit of any of the trees. Viņš teica, ka viņi var ēst no jebkuriem kokiem. Visu, ko viņi gribēja ēst, viņi var ēst. Except Tikai not from a special tree. viņi nedrīkstēja ēst no viena speciāla koka. Yep. That was his rule. Un tāds bija viņa likums noteikums. But, let's see. Yeah, okay. But, can all of you see still? Redzat viss šīs bildītes, ja? But what happened? Adam and Eve disobeyed God. Bet kas notika? Ādams un Ieva nepaklausīja Dievu. They ate the fruit of that tree that God said not to. Viņi ēda no tā koka, kur Dievs teica, ka nedrīkst ēst. And do you know what disobeying God is called? Un ziniet, kā saucās tas, kad mēs nepaklausam Dievu? Ziniet? Nepaklausība Dievam. Kā tu nosaukt? You said it, right? Sin. Jā, It's tas ir called grēks. sin. Grēks tāds. So after they sinned, Pēc tam, kad viņi nogrēkojās, sin ruined everything. tad tas grēks bija tas, kas samaitāja visu viņu dzīvi. Because of sin, bad things happened. Un tādēļ, ka viņi nogrēkoja, sliktas lietas sāka notikt. But God gave us the 10 commandments Bet Dievs mums deva 10 baušļus, to show us how we can live. How lai we should live. parādītu mums, kā mēs varētu dzīvot, kā mums vajadzētu dzīvot. And in the first commandment, Un pirmais bauslis God says, love me with all of your heart. ir tāds, ka Dievs pasaka, mīliet mani ar visu savu sirdi. In another commandment, Nākamajā bauslī God says, worship me one day a week. Dievs saka, ka pielūdziet mani vienu dienu nedēļā. Do you know what it means to worship? Ziniet, ko nozīmē pielūgt Dievu? Yeah? No? We were singing some songs just now, weren't Mēs we? tikko dziedājam dziesmas, vai ne? That worship God, that talk about God and bring Him praise. Mēs dziedājam dziesmas, kas pielūdz Dievu, runā par Dievu un slavē viņu. In another commandment, God says, do not steal. Nākamajā bauslī Dievs pasaka, nezog. Right? No, And God also says, do not lie. Un Dievs arī pasaka, nemelojiet. But can you keep all the commandments? Vai mēs varam visus baušļus izpildīt? Kā es domāju? No matter how hard we try, we all break the Cik mēs commandments. ļoti arī necenstos, mēs nevaram izpildīt visus baušļus. Jo visi ir grēkoši un visiem trūks dievišķās godības. No, that's what God tells us in the Tas ir book tas, of- ko Bībelē mums ir teikts, Dievs mums ir pateicis. Yeah. But because God loves us so much, Bet tāpēc, ka Dievs mūs tik ļoti mīl, He made a way for us to be forgiven. Viņš ir atradis to ceļu, kā mēs varētu būt glābti. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. God sent His Son into the world to be born as a baby. Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš būtu piedzimis kā bērns šajā pasaulē. Do you know who His Son is? Jūs ziniet, kas ir Dieva dēls? Bērni, Who knows? jūs zināt, kas ir Dieva dēls? Jesus. Jēzus Kristus. His name was Jesus. Viņa vārds bija Jēzus, ir Jēzus. And He grew up. He didn't stay a baby. He grew up. Un viņš auga, viņš nepalika par bērnu visu savu mūžu. And He always loved God. Un viņš vienmēr mīlēja Dievu, He is God. jo viņš ir Dievs. He was very loving to others. Viņš arī ļoti mīlēja pārējos cilvēkus. He did amazing things. He did miracles. Viņš darīja brīnišķīgas lietas, viņš darīja brīnumus. He walked on the water. Viņš staigāja pa ūdeni, He healed sick people. viņš dziedināja cilvēkus, kur bija slimi, He taught us more about the 10 commandments. un viņš māca mums vairāk par tiem 10 baušļiem.
He never broke the commandments. Jēzus bija tas, kurš nevienu reizi nepārkāpa nevienu no tiem 10 baušļiem. He never sinned, not even once. Viņš nekad nesagrēkoja, ne pat vienu reizi. And remember, each of us has broken those commandments many times. Un atcerēsieties, ka katrs no mums kaut vai vienu reizi ir pārkāpis tos 10 baušļus. And the Bible says that we should be punished for that. Un Bībelē ir teikts, ka mums jābūt sodītiem par to, ka mēs esam pārkāpuši baušļus. But Jesus took the punishment that we deserve. Bet Jēzus paņēma to sodu, ko mēs esam pelnījuši. You see, Jesus died on the cross. Redzat, Jēzus mira uz krusta. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jesus died for the whole world. Jēzus mira par visu pasauli. But he didn't stay dead. Bet viņš nepalika vienkārši miris. He rose again from the Viņš dead. augšām cēlies. Have you heard that before? Jūs dzirdējāt par to agrāk? Yeah? So, if we turn from our sins Tāpēc, ja mēs atgriežamies no saviem grēkiem and we trust in Jesus, un mēs paļaujamies Jēzu, God can forgive our sins tad Dievs var piedot mūsu grēkus. because of what Jesus did for us. Tādēļ, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dēļ. And when we obey God's Un kad commandments, mēs paklausam Dieva baušļiem, that's how we can show God that we love Him. tad mēs varam Dievam parādīt, cik mēs mīlam viņu. And God will never leave you. Un Dievs nekad mūs neatstās. Jesus is a friend for life. Jēzus ir draugs uz visu mūžu. So if we turn from our sins and we trust in Jesus, Tādēļ, ja mēs atsakamies no saviem grēkiem un paļaujamies Jēzu, one day we'll go to heaven to be with God forever. tad vienu dienu mēs būsim debesīs ar Dievu mūžīgi. So that's a great story, isn't it? Brīnišķīgs stāsts, vai ne? It's a true story. Un tā ir taisnība.